Dienu pirms Lāčplēša dienas dzīvnieku patversmē Rembo bija manāma rosība, jo tās iemītnieki gaidīja viesus – Ventspils pirmās ģimnāzijas skolniekus ar dāvanām. Patversmes darbinieki stāsta, ka pēdējā laikā tieši Ventspils skolas un pamatskolas ir ļoti aktīvas un ierodas vizītēs vai arī atsūta pārtiku. Mēs esam atbraukuši uz suņu patversmi, lai palīdzētu suņiem gan pārsvarā pārtiks krājumiem. Ko jūs atvedāt labi? Mēs atvedām, ja nemaldos, kāds 6 vai 7 pakas ar suņbarību vēlēs. Cilvēki, kas brīvprātīgi strādā patversmē, zina stāstīt par katru dzīvnieku. Pirmie ciemiņiem atrādījās šie 2 suņi. Par tīģerkrāsas kucīti Džesi jau stāstījām iepriekšējā reizē. Diemžēl viņa vēl joprojām gaida savus saimniekus. Bet baltais suņu puikas Kubijs saviem nākamajiem saimniekiem noteikti būs labs draugs un sargs. Un šitas mazais brīnums mums no trijotnes ir palicis. Viņš vakar bija avīzē sludinājumu. Viņi ļoti mīlīgi, varbūt kādam uzticīgi draudzenīti būtu vajadzīga. Visiem 3 būtu atrasts, 2 puikām ir atrasts, meitenīt mēs nevar atrast mājas. Šis Staffordšīras teriera jauktenis būs īsts mājas sargs. Diemžēl viņš cietis no bērnu vardarbības. Tie sunim purnā pūtuši aerosolu. Arī Rokijs vēl joprojām gaida jaunas mājas. Viņš ir ļoti bailīgs, tomēr arī grib būt mīlēts. Pagaidām viena no galvenajām uzticības personām Rokijam ir brīvprātīgais strādnieks Jānis, kurš dzīvo netālu no patversmes. Tā kā viņš strādā gadījumu darbus, tad brīvajā laikā nāk palīdzēt patversmē. Tu jau cenšies strādāt? Paša sākuma. No paša sākuma, jā? Paša pirmās dienas. Kāpēc tu tā strādā? Patīk dzīvnieku tikt? Man vienkārši suņi uzticās. Patversmē šobrīd ir maz kaķu. Kopumā 2 kaķenes, princese un šī melnā kaķenīte. Vēl ir arī mazs kaķēns, kurš šoreiz kamerām pozēt negribēja. No 80 suņiem viss ir aizgājuši. Tikai palicis Ernests, bet viņa jau tur tā īpaši necenšas dot. Patversmes viens no pirmajiem suņiem, Latvijas dzinējs Ernests, kā smējas darbinieki, ir īsts aktieris. Viņš ir neatkarīgs un ļoti neatlaidīgs, bet iespējams tieši šāds suns kādam ir vajadzīgs. Ernests pirmās ģimnāzijas skolnieku vidū atrada arī savu vārda brāli, kurš ir liels dzīvnieku mīlis. Man ir ļoti žēl tie sunīši un kaķīši, kas šeit guļ tajos krātiņos. Viņiem astiņas ļoti žēlīgi izskatās. Negribās kādu ņemt, tu dzirdēji, tev te ir vārda brālis suns? Jā, bet man jau mājās ir 2 kaķi un 4 suņi un liela māja. Tie nav no patversmes? 2 ir, pārējie nav. Vai tu nāksi vēl kādreiz šeit? Es domāju, ka jā. Es viņam iešu staigāt, tīpaši to sunu, ko sauc Ernests. Viņš tāds nepaklausīgs, tāds nerātins. Tāds kā tu? Jā, varētu būt. Bieži patversmē var satikt arī Inesi, kurai mājās jau ir patversmes kaķis, bet tā kā suni dzīvoklī turēt ir grūti, viņi brauc uz Rembo un strādā ar šiem suņiem. Pirmkārt, tas ir labs veids, kā pavadīt brīvo laiku. Tu esi svaigā gaisā, tu izskrienies, izkusties. Vēl arī tas gandarījums. Lai dzīvniekus nokļūtu patversmē, tās darbiniekiem nākas krietni piepūlēties. Visus dzīvniekus nevar tā vienkārši vest uz patversmi, un visbiežāk nākas dzirdēt ieteikumu iemidziniet. Bet Ventspils un novada dzīvnieku aizstāvji uzskata, ka dzīvnieks nav vainīgs, un viņam ir jādod iespēja atrast labākas mājas. Patversmē šobrīd vajadzīgas palīdzīgas rokas, lai varētu pabeigt būvdarbus 2. ēkai, kur paredzēta dzīvnieku uzturēšanās ziemas laikā. Ja arī jūs vēlaties ziedot, iegūt jaunu mājdzīvnieku vai vienkārši palīdzēt patversmes ikdienas darbos, zvaniet pa tālruni 29 211 506. Gita Mārtiņa, Sonīņš Žodziņš, Kurzemes televīzija.